Bet šī ir tā vieta, aiz manas muguras, no kurienes viss šis festivāls sākās. Šeit arī viss ir tā Vārti ir vieta. pati galvenā vieta, caur kuriem obligāti ir pasākumā jāienāk un obligāti no turienes caur šiem vārtiem jāiziet. Jo, lai nu nepaņemtu neko lieku no šejienes prom. Tāpēc vienmēr ir tikai vienīgi ieeja, kur ir festivālā, un izeja arī tieši tā paša. Jā, šeit ir galvenā skatuve. Šeit parasti viss sākās un viss noslēdzās. Tā ir arī runātava, viena no runātavām. Šī visa skaistā pļāva tā tiek nodota pirtniekiem, masieriem un citu ķermenisko sajūtu radītājiem un tātad meistariem. Tur tad ir arī, tur, kur mēs varam arī vēderbaudu stūrītis. Jā, tur vienmēr ir garšīgi ēdieni, visādi snaki un, kā šodien moderni teikt, gardumiņi. Un tad visa šī sēta pārtop par padomu dārzu, kurā telts pie telts ir vairāk kā 100 dažādi konsultanti un dažādu palīdzošo prakšu meistari. Jā, pašreiz, kamēr mēs runājam, diezgan viegli šeit brīvi iziet, bet tad, kad šeit sabūvē šīs teltis, sabūvē šīs apmetnes un vietas, tad tā tikai var izlocīties visur cauri. Ne? Jā, un tur tā visa lielā pļava, tā tagad pārvēršās par Andeles pļavu. Jā, tur parasti pat visam tālumā, jau Ozola parka virzienā parasti ir kaut gongi un vēl šāds tāds, kam patīk savas dabas nostūris. Mums ir tikai vienīga lieta. Redz, mums ir šeit ir 2 suņi. Un tā kā šie suņi iztaigā bez siksniņas, tad, ja viņi pieņem jebkuru cilvēku uz pasaules, izņemot, ja atbrauc kāds cits suns, tad šī vecā kundzīte, viņa tomēr ir galvenā šajā sētā un viņai nevisai patīk, kad šeit ierodās citi suņi. Jā, rodas gan, rodim nav tik traki, bet, ko cīt, jā, katram ir savs, tā kā cienīsim arī viņus. Tā kā redz, tā sēta ir un tā tās pļavas šeit arī tiek apgūtas. Tā kā brauciet, baudiet šeit.